Izglītības kultūras sporta komitejas sēdu, lūdzu reģistrētīs kolēģi. Jau divas reizes, kas ir ilgi domāts. Reģistrējušies, paldies. Šodien darba kārtībā mums arī ir tikai viens jautājums. Par Ēzgnes novada Viļānu pagasta Radopolis bibliotekas likvidāciju. Par to mums ziļos Daiga Mišenka. Labadīna! Tad pagošo gada laikā pie mēs aktīvi vairākort vērsās Radopolis pirmškolas izglītības īstodis vecāku padome saistībā ar telpom, kas šobrīd tiek izmantotas bibliotekas vajadzībām, bet atcerunās bērnu dārzā tātad ākā, i tos telpus vecāki uzskata, ka būtu nepieciešams izmantot logopēdā, fizioterapeita i citiem pakalpojumiem. Attiecīgi ņemot vērā arī bibliotekas šī brīža statistiku. Ir skaidrs, ka biblioteka šobrīd nesadarbojas arī īpaši rentabli. Ņemot vērā ar to, ka bibliotekas telpu platība ir tikai 43 kvadrātmetri, šobrīd biblioteka jau nevar pilnvērtīgi sniegt visus pakalpojumus bibliotekas, tāpat arī šobrīd tiek veiktas izmaiņas biblioteku likumā, tiek paredzēts, ka bibliotekas veiks arī kūpīnu centra funkcijas. Ir skaidrs, ka esošajos telpās arī tos nevarēsim nodrošināt. Tad attiecīgi vērsamies kultūras ministrijā, Latvijas biblioteku padomē, izskatot itu jautājumu, arī saņēmām padomes atzinumu par to, ka biblioteku varētu slēgt. Tad pamatojoties iz biblioteku likuma 6. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības biblioteku dibināja, reorganizēja, likvidēja attiecīgo pašvaldību, ņemot vērā Latvijas biblioteku padomes atzinumu, ka arī atzinumu, kuros tikko arī minēju, aicināju Rēzeknes novada dūmi, šobrīd Izglītības kultūras sporta jautājumu komiteju, lemt par atbalstīt Radopolis bibliotekas likvidēšanu, veicot attiecīgus grozījumus kultūras turisma pārvaldes nolikumā, tāpat arī organizēt esošos bibliotekas vadītājus turpmāko darbu. Mēs esam piedāvājuši darba vietu Viļānu pagasta Viļānu pilsētas bibliotekā, kas atcerunās 4 km attālumā no Radopolis. Viļāni ir arī bibliotekāris esošo dzīves vieta, tā ka tas jau būtu tikai plus. Tāpat arī, protams, veikt paziņošanu sabiedrībai par bibliotekas likvidēšanu i arī nosūtīt attiecīgu lēmumu kultūras ministrijai, ka ir lēmuši. Kolēģi, lūdzu jautājumi, kādi ir? Tīvot, pieņemsim, bija uzskaita kaut kāda, cik jums tā kā apmeklētoju? Jā, pīlukumā ir arī redzama viestuļa, ko mēs gatavojam biblioteku padomēt, ir arī minēta statistika, i principā apmeklētoji, kas izmantoja tikai Radopolis biblioteku, nevienu citu ir 22. Es vienkārši gribēju skaidīt, Tī, kas vaira par 10 reižam vīnā, pa gada laikā grīzumā bija 22. Jā. Tā ir tas, lai dzirdētu visi, ka tas jūka no visiem. Jā. Mums bija arī divas tikšanās ar iedzīvotājiem, arī tī bibliotekas apmeklētoji pīzadaļājās, tas lēmums virzētīs toļok arī itū tomēr tika izrunots arī ar iedzīvotājiem, galā arī piekrita tam lēmumam, ņemot vērā visus par un pret faktorus. Arī ļoti mazs, napilni 4 kilometri, kas arī pats par sevi saprotams. Tā, kolēģi, ja nav vairāk jautājumu, mēs varētu uzsaukt balsošanu. Bet Viļānos arī ir grāmatu škaps, kur var cilvēki izmantot. Jā, arī tamos, kas mums bija tikšanos ar iedzīvotājiem, mēs piedāvājam variantu, ka arī Radopolī varētu uzstādīt dāvanu grāmatu skapi. Izmaksas gan būtu tie līdz 10 000, bet beigās iedzīvotāji atzina, ka tādu pakalpojumu viņi neizmantotu, jo tomēr gribās iepazīties ar tu grāmatu piedāvājumu, tāpat arī izmantot periodiku, kas grāmatu skaps viņam nebūtu tik aktuāls. Tas aktuāli. Jā, kolēģi, uzsākam tomēr balsošanu. Slēdzu balsošanu. Ar 7 balsiem par, tad jautājumu virzam iz domu par Radopolis bibliotekas likvidāciju. Paldies, visus jautājumus esam izskatīt.